Sveicināti! Šodien parunāšu par papildus sildītāju. Video sākumā jūs redzējāt, kur tas papildus sildītājs siltumsūknī atrodas. Viņš atrodas šajā vietā aptuveni. Ideja ir sekojošā. Ja šis papildus sildītājs ieslēdzās, tātad elektroenerģijas patēriņš ir lielāks un finālā siltumsūkņa elektroenerģijas kopējais tad arī būs lielāks. Kurā brīdī tad tas papildus sildītājs ir jāieslēdz? Viņš ir jāieslēdz tikai tad, kad pats siltumsūknis nav spējīgs vairāk no ārā gaisa temperatūras, vai, piemēram, tas ir termālais, nav spējīgs iegūt to siltumu, lai mēs mājās varētu uzturēt noteikto temperatūru. Manā gadījumā redz, kur 22 grādi. Mājā tātad 22 grādus. Tātad, ja mēs skatāmies plus 5 grādus, viņš no ārgaisa temperatūras, man ir gaisa ūdens, no ārgaisa temperatūras var dabūt tos 22 grādus mājā, un tāpat ejot uz augšu, bet ja temperatūra nokrītās jau vēl zemāk, nu nevienmēr viņš viens pats no ārgaisa temperatūras varētu dabūt tos 22 grādus. Nepavēlti ražotājs viņu ir ielicis to papildus sildītāju, jo viņš arī saprot, ka, mēdz būt dažādi. Lūk, un tad sanāk tā, ja siltumsūknis no ārgaisa nav spējīgs iegūt temperatūru, lai māju nodrošinātu ar 22 grādiem, tātad šis papildus sildītājs ir jāieslēdz. Kādā veidā šo papildus sildītāju pieslēgt un no cik grādiem, to es pastāstīšu video otrajā daļā, bet pastāstīšu to problēmu, kāda radās man, jo es biju iestatījis, ka šis papildus sildītājs sāks darboties tikai tad, kad ārā ir -15. Jā, šogad strauji aug -15, jā, elektroenerģijas patēriņš, ja jūs pastījāties iepriekšējos video, man bija liels, un papildus sildītājs strādāja. Bet tad temperatūra nokritās zem -15, bija kaut kāda 10, un papildus sildītājs neslēdzās, un mājā man temperatūra pamazām sāka krist. Un finālā nevarēja māju vairs sasildīt, un temperatūra sāka krist, un tad es sapratu, ka man ir nepieciešams ieslēgt šo papildus sildītāju. Un tāpēc es jau noregulēju papildus sildītāju, ka man viņš slēdzās var nevis no 10 grādiem vai 15, bet es jau uzstādīju, kad man papildus sildītājs ieslēdzās pie 8 grādiem. Un tikai tad es varēju dabūt atpakaļ savus 22 grādus. Līdz ar to šo papildus sildītāju jums ir jāizvēlās atkarībā no tā, kāda jums ir māja, kāds jums ir siltuma izolācija, kā jums māja tur siltumu. Katram tas ir individuāli, un tāpēc šis cipars, kad šim papildus sildītājam ir jāieslēdzās, katram noteikti būs individuāli. Tā ka šis nav -15 vai -8 vai -5, katrā mājā tas ir individuāli. Ceru, ka es šo grafiski mēģināju jums parādīt un izskaidrot, tas būs diezgan skaidrs. Pastīsimies, kā var noregulēt un iestatīt, lai šīs papildus sildītājs tiktu ieslēgts pie konkrētās temperatūras. Lai tiktu pie visiem, jeb uzstādītāju iestatījumiem, ievadīs slepeno paroli 5, 6, 7, 8. Aktivizējam līdzsvaru. Tad punktā 9, 3, 7 nosakām to līdzsvaru temperatūru. Šī līdzsvaru temperatūra tad arī ir temperatūra, pie kuras tad ieslēdzās papildus sildītājs. Tas arī viss ir gaužām vienkārši. Visiem veselību, veiksmi, tiekamies nākamajā reizē. Tā!